Jā, sveiciens visiem klātesošajiem, draugi, kolēģi. Jā, faktiski jau precīzi gads ir pagājis kopš pēdējās kibernakts, un, manuprāt, gads ir aizgājis ļoti ātri, ļoti darbīgi. Garlaicīgi viennozīmīgi nav bijis, un jāsaka arī paldies liels par nelielu astronomijas intro, par supermēnesi un visu saistīto. Viennozīmīgi arī manā stāstījuma laikā būs savilktas diezgan izteikts paralēls ar šo astronomisko fenomenu. Bet es jau kā inženieris būdams gan dodu priekšroku pieturēties sākotnēji pie Zemes un pie faktiem, bet neizbēgam jau arī stāstījuma laikā līdzās ar tiem visiem trendiem mēs pie šī mēneša arī pietuvosimies. Tad lecam iekšā. Jā, tad par konkrētiem skaitļiem. Uzbrukumu skaits 24. gadā, individuāli lielapjomu uzbrukumu skaits ir sarucis salīdzinoši ar 23. gadu. Kas pirmšķietami liekas mums, teiksim tā, labvēlīgs trends, un tas tā tiešām arī ir. Bet vienlaicīgi, ja mēs paskatāmies uz uzbrukuma apjomiem, tad skaidri iezīmējas diezgan biedējošs trends, kas diezgan spēcīgi arī simbolizē šo te augšupēju. Un jā, kā jau arī iepriekš tika minēts, tad augusta nogalē tika piedzīvots ļoti apjomīgs dēdus uzbrukums. Šie apjomi, starp citu, ir gigabitos, ja, tad salīdzinot ar 23. gadu, šis apjoms drastiski ir pieaudzis, un tas lēciens ir krietni lielāks, kāds varbūt bija no 22. uz 23. gadu. Un tas savukārt diezgan vērienīgi arī iezīmē šo te trendu, kas tas arī varētu būt, teiksim tā, ejot uz priekšu. Jo skaidrs, ka iekārtu pasaulē paliek vairāk, vai ne, tad skaitļošanas jaudas arī konstanti aug, un arī, teiksim tā, šie visi resursi potenciāli arī var iesaistīties un sekmēt gan uzbrukumu realizāciju, gan arī veicināt, jeb attīstīt šos te apjomu metrikas. Tā kā šajā gadījumā, ja mēs paskatāmies uz šo trendu, tad tas viennozīmīgi mums nelabvēlīgā virzienā iet, jeb uz augšu. Savukārt, ja mēs noliekam tos skaitļus vienotram blakām, tad tāda situācija tāda arī ir. Tad šie individuāli lielapjomu uzbrukumu skaits pretstatā ar pagājušo gadu ir sarucis aptuveni par 60%. Savukārt, individuāli uzbrukuma apjomam ir, kā jau es minēju, drastisks pieaugums līdz pat 75% pieaugums. Un, diemžēl tā ir tāda dzīves realitāte, ar ko mums ir jāsaskarās ikdienā, ja, un mēs arī to zināmā veidā jūtam, tā teikt, uz savas ādas, vai ne? Vienlaikus ne tikai aug uzbrukuma apjomu, aug arī diezgan novērojami un manāmi uzbrukuma sarežģītības pakāpe. Kā jau arī kolēģi iepriekšējos segmentos minēja, mākslīgais intelekts viennozīmīgi ir viena no galvenajiem faktoriem, kas šo trendu virza uz augšu, ja, jo šīs tehnoloģijas nav, diemžēl, pieejamas tikai mums, viņas ir publiski pieejamas, tā skaitā arī uzbrucējiem, ja, un netik leģitīmiem, tiek izmantot netik leģitīmām darbībām. Bet runājot par kaut ko konkrētu, ja kāda šī uzbrukuma sarežģītības pakāpe ir pieaugusi pēdējā gada ietvaros, ko mēs esam novērojuši, teiksim, praksē, teiksim, atskatoties uz aizsargājumiem resursiem, kur ir mūsu, teiksim, tā aizsardzībā, tad mērķi, jeb konkrēti šie publiski eksponētie resursi, viņi viennozīmīgi tiek profilēti, jeb indeksēti pirms uzbrukuma veikšanas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka uzbrucēji jau priekšlaicīgi ar mērķtiecību ievāc zināmu veidu veiktspējas metrikas, tai skaitā varbūt ielādes laikus, tai skaitā identificē komponentes, kas varbūt ir resursi ietilpīgākās, ja, lai tā tad arī sekmētu šo te uzbrukumu veikšanu praksē ar pēc iespējas mazāk ieguldāmajiem resursiem, ja, lai gan šo te uzbrukumu realizētu, gan arī, protams, no investīciju skatu punkta, ja, lai uzbrucējiem nav jāvēl tik daudz resursu uzbrukuma realizācijā. Tā kā pietiekami inovatīvas pieejas arī novērojam šajā kontekstā. Visdrīzāk to arī lielā mērā sekmē, kā jau es minēju, mākslīgais intelekts. Līdzvērtīgi arī, kā, protams, mums sabiedrība ir pieejami sociālās tīklu platformas, tad, lai apmainītos ar informāciju analoģiski, arī dažāda veida aktīvistu grupām ir savi informācijas kanāli, kuri tiek izmantoti gan, lai šos uzbrukumus koordinētu, aicinātu arī tai skaitā no sabiedrības ņemt dalību šajos uzbrukumos, un vienlaicīgi, protams, arī tiek nodrošināt šī informācijas apmaiņa, ja, starp aktīvistu grupējumiem nereti konkrētu mērķu kompromitācijas veicināšanai.
Protams, kā jau es iepriekš arī minēju par vērienīgiem resursiem, kas šim visam ir aizmugurē, resursu skaitļošanas jaudas viennozīmīgi aug. To mēs arī manam gan uzbrukuma apjomu kontekstā, gan arī vēlāk pēc brītiņa arī pastāstīšu konkrēti uzbrukuma ietvaros. Ja, tad, diemžēl, šī ir tāda caurvjošā komponente, ja, kas arī mūsu gadījumā ir pietiekami nelabvēlīgs trends, un ar to mums arī būs jārēķinās ne tikai šodien, bet arī skatu uz nākotni. Jā, tad beidzot arī nonākam līdz šim te 24. gada 19. augustam. Šis ir tas datums, kad faktiski debesīs varēja novērot šo te zilo supermēnesi. Vienlaikus tas bija arī datums, kas iezīmēja LVRTC vēsturē apjomīgāko dēdus uzbrukuma sākuma punktu, teiksim tā. Varam, protams, spekulēt, vai uzbrucēji ir ļoti liela astronomijas piekritēji, ja, zināma veida simbolisms tur ir, bet prakse liecina par to, ka joprojām šie uzbrukumi tomēr ir politiski motivēti. Tas varētu būt viens pēdiņās nepareizs tvīts, tā varētu būt starptautisks ziņu virsraksts, tas varētu būt kādam agresoram nelabvēlīga politiķa izteikts viedoklis. Ja, un tas viss, diemžēl, ļoti izteiksmīgi rezonējas arī kibertelpā ar ļoti, ļoti jūtamām un ievērojamām sekām. Jā, par pašu uzbrukumu, tad, kā jau arī kolēģi iepriekš minēja, tad tas ilga vairāk kā nedēļu, precīzāk vairāk kā 10 dienas. Šeit piebildīšu kalendārās dienas, nevis darba dienas, jo darba diena tajos ešalonos neviens neciena. Tā kā tās bija 10 kalendārās dienas bez apstājas. Tas nav ilgākais uzbrukums LVRTC vēsturē. Ilgākais, manuprāt, mums bija pirms gada vai diviem, kas ilga aptuveni 2 mēnešus, bet viennozīmīgi šis bija, ja ne ilgākais, tad viennozīmīgi tehnoloģiski advancētākais gan no specifikas skatu punkta, gan arī no piesaistītās infrastruktūras skatu punkta. Jā, tad, kā jau es minēju, šis arī ir tas uzbrukums, atsaucē uz vienu no tiem pirmajiem slaidiem, kur tika arī statistiski attēlots, kura uzbrukuma ietvaros arī tika sasniegts šīs 145 gigabitu apjoma pīķis, kas ir diezgan būtisks un vērā ņemams. Uzbrukuma laikā tad tika nobloķēti vairāk nekā 70,000 unikālu avotu, uzbrukuma avotu, kas šajā uzbrukumā iesaistījās. Un vēl atsaucē arī uz šo te augošo uzbrukuma sarežģītības pakāpi. Tad uzbrucējiem ar tik lielu un tik plašu vērienīgu pieeju šāda veida infrastruktūrai, viņi var kļūt diezgan inovatīvi šā uzbrukuma realizācijai. Un arī novērojam diezgan daudz un agresīvas un inovatīvas metodes, kā gan mēģināt palīdz zem šīs aizsardzības vektoriem, gan arī, teiksim tā, imitēt pilnīgi leģitīmu pieprasījumu plūsmu, tā skaitā, jo ar mērķi šos te gala resursus arī finālā pārslogot. Kas tad īsti uzbruk? Faktiski uzbrukuma avoti ir visā pasaulē. Tās var būt daļas no botnetiem, kas aktivizējas gan koordinētās pakāpē līmenī, gan arī, kā jau es iepriekš minēju, aktīvistu aicinājumu brīdī arī publikai iesaistoties šajās leģitīmiem lietotājiem, jeb sabiedrībai, kas šo darbību atbalsta šajos uzbrukumos. Uzbrukumi nāk no visas pasaules. Ja iepriekš arī kolēģis Baibas slaidā bija minēti un norādīti arī konkrēti karogi, tad realitātē jebšu kibertelpā tie karogi ir pavisam dažādi. Viņi nāk no visas pasaules, no visām valstīm, ne tikai no šīm 3, izrietoši ģeogrāfiskās limitācijas, jeb ierobežojumi šajā gadījumā ir absolūti neefektīvi, un diemžēl tā situācija ir tāda, ka tiek izmantot gan jau, kā es minēju, šie te botneti, gan arī pat leģitīmu publisku pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras mākoņu pakalpojumu, lai šos uzbrukumus arī realizētu praksē. Atsaucē vēl par 24. gadu, ko mēs novērojam, kas arī diezgan, teiksim tā, uztraucošs trends, tad viennozīmīgi, lai gan individuāli lielapjoma uzbrukumi ir samazinājušies, mēs ļoti izteikti novērojam tieši aplikācijas līmeņa ielaušanās mēģinājumus, tīri OSI Layer 7 uzbrukumus saucamos, un tā metrika, diemžēl, ir arī ļoti drastiski pieaugusi, pat par 150%, jeb par 2,5 reizēm vairāk šo te neleģitīmo pieprasījumu apjomu mēs novērojam praksē, kā jau es iepriekš teicu, uz savas ādas. Kāds izskatās dienā? Vidēji dienā mēs nobloķējam vairāk kā 19,000 neleģitīmu pieprasījumu, savukārt mēnesī tas translējas jau uz
vairāk nekā gandrīz vidēji 600,000 mēnesī, ja, kas arī ļoti, ļoti būtisks pieaugums salīdzinot ar pagājušo gadu. Par mērķiem faktiski pasargāts nav neviens, ja jūsu resurss ir publiski pieejams, viņš visticamāk jau tiek eksploatēts, vismaz mēģināts eksploatēt. Un, tāda ir tā mūsu dzīves realitāte, diemžēl, un šobrīd nav bijis vēl svarīgāks brīdis, jeb laiks, kad tiešām arī par šāda līmeņa aizsardzību jau domātu nevis šodien rīt, bet jau, principā vakardien, ja, jo tās tendences ir diezgan, teiksim tā, biedējošas un nav teiksim, indikāciju, ka viņas arī tuvākajā laikā varētu mainīties vai samazināties. Tad rezumējot, par uzbrukuma metodēm, tad ar vien vairāk šo inovatīvo metožu tiek izmantos, lai šos uzbrukumus veiktu. Skaidrs, ka vienlaicīgi arī tas tiek sekmēts gan pieaugošo jaudu, skaitļošanas jaudu, gan arī izmantoto tehnoloģiju, konkrētāk gan mākslīgais intelekts, gan arī citi risinājumi iespaidā. Un svarīgi arī saprast ir tas, ka cīņu digitālajā telpā ir krietni vairāk nekā uz kaujas lauka, ja, jo nav, teiksim, kibertelpā tādu kā valstisko robežu, kādas mēs viņus saprotam varbūt dzīvē. Publiskais internets mūsdienu pasaulē cilvēkiem ir brīvi pieejams lielākajai daļai, kā rezultātā arī, protams, ja jūsu resurss ir šajā publiskajā telpā eksponēts, viņu var no visas pasaules arī sasniegt nereti, vai ne? Un tas, protams, arī veicina gan vērienīgu uzbrukumu, gan arī netik vērienīgu uzbrukumu realizāciju. Un par attēlu aicinātu, protams, nevienam nebūt šajā vārdsarga lomā, ja, kur ar aizsietām acīm mēs mēģinam nosargāt savus vārtus, metaforiski, šajā gadījumā tā būtu mūsu infrastruktūra, ja, jo skaidrs, ka būt uzbrucējam nereti ir diezgan privileģēta pozīcija, tā ir apskaužama pozīcija no mūsu skatu punkta, jo skaidrs, ka uzbrucējs var mēģināt un viņš to bumbu var sist, cik vien viņam uziet, ja, un viņš var viņu netrāpīt, un viņam nekas no tā dzīvē nav, bet mums savukārt ir jādarbojas pēc tāda principa, ka viena kļūda un tu esi kļūdījies, vai ne? Tāpēc, ka attiecīgi arī izrietoši, ko tas nozīmē dzīvē, praksē, ja, tad mums būtu jāveic preventīvas darbības, lai šo savu infrastruktūru pasargātu. Pirms tas mačs ir sācies, ja pirms tās futbola bumbas sāk lidot, vai ne? Tā kā noteikti ir saulēcīgi jādomā par šiem aizsardzības risinājumiem, lai savu infrastruktūru pasargātu, jo skaidrs ir tas, ka, kā jau arī kolēģi iepriekš minēja, visi pakalpojumi kļūst arvien vairāk digitalizēti un gan leģitīmi iedzīvotāji uz šiem pakalpojumiem arī paļaujas, lai veiktu savu ikdienas darbu. Un skaidrs, ka jebkāda veida nepieejamība šo risinājumu kontekstā atstāja ļoti plašas sekas gan reputācijas kontekstā, gan arī, protams, zināmā veidā var ietekmēt arī ikdienas dzīvi un darbību. Jā, bet liekot visas tās abstrakcijas malā, tad saprotam, ka riski iet uz augšu, trends iet uz augšu un tas kiberdraudu līmenis tiek vērtēts kā augsts. Tad kā mēs varam pasargāties? Ja numur viens tas viennozīmīgi ir kā minimums aizsardzība pret pakalpojumu atteicu uzbrukumiem, ja tāds vēl nav ierīkots viennozīmīgi. Šeit arī atgādināšu, ka aizsardzības ministrijas deleģējuma ietvaros kritiskās infrastruktūras turētājiem šis pakalpojums ir bez maksas pieejams, izejot atbilstošās procedūras, ja, bet tāda numur viens DDoS aizsardzība, numur divi pilna drošības paka, ko es ar to domāju, diezgan visaptverošs termins. Tas nozīmē pilna spektra aizsardzību, par ko es arī pastāstīšu drusciņā nākamajā slaidā, bet gan gala iekārtu aizsardzība, gan gala serveru aizsardzība, audit pierakstu, ievākšana, analīze, tai skaitā arī šī te WAF komponente, kā jau es iepriekš minēju, jo šis te trends ir viennozīmīgi tendēts vairāk uz to, ka šis te kopējs troksnis varbūt lielapjomu uzbrukumu kontekstā samazinās, bet arvien vairāk mēs novērojam tieši šos te mērķtiecīgos uzbrukumus, ja, tai skaitā šīs te aplikāciju līmeņa uzbrukuma mēģinājumus. Numur 3 - veiktspējas pārbaudes. It īpaši svarīgas publiski eksponētiem resursiem, manuprāt, lai paši jūs kā resursu turētāji, jeb organizācijas, teiksim, pārvaldnieki, gūtu labāku priekšstatu par jūsu resursa veiktspēju, lai jums būtu lielāks priekšstats par to gan, kas ir šī resursa varbūt vājākās komponentes, ja problemātiskākās komponentes, gan arī, protams, dotu jums lielāku priekšstatu par to, ko jūs varat preventīvi darīt, lai šāda tipa uzbrukumus arī labāk nosargātu. Numur 4 arī esošajiem klientiem vēlos vēl arī uzsvērt, ka ļoti svarīgi ir arī proaktīva komunikācija šajā gadījumā ar mums kā pakalpojumu sniedzējiem,
Piebildīšu, ka mums nav viens pakalpojuma šablons, kuru mēs piedāvājam visiem klientiem pēc kārtas. Mēs savus aizsardzības risinājumus pielāgojam gan pēc resursu specifikas, gan arī pēc individuālām vajadzībām. Ja, tāda mēs esam ļoti atvērti uz sadarbību, jo mūsu tas virsmērķis kā pakalpojumu nodrošinātājiem ir tieši panākt šo te minimālu ietekmi pret gala resursiem, un izrietoši mēs esam ļoti, ļoti tendēti uz šāda veida sadarbību arī ar jums, un silti iesaku arī šo iespēju izmantot ne tikai šodien, bet arī uz priekšu. Tad jā, ko tad īsti nodrošina LVRTC? Es esmu pastāstījis, ko es iesaku, lai jūs darat. Tagad pastāstīšu par to, ko daram mēs un kā mēs varam jums palīdzēt. LVRTC ir arī, protams, pilnīgi funkcionāls un aktīvs drošības vadības centrs. Es viņu, teiksim tā, sev mentāli konceptualizēju tādos kā divos līmeņos. Pirmais līmenis būtu ārējais perimetrs, kā es viņu saucu. Tas ir jau iepriekš minētā šī DDoS komponenta, tas ir arī web aplikāciju ugunsmūrs tai skaitā, un vienlaicīgi arī globālais plūsmas tīrīšanas pakalpojums, kas ir caurviejošā komponente, kas tiešā veidā ar šo aizsardzības platformu integrējas. Otrais slānis ir šis iekšējais perimetrs, kur mēs nodrošinām gan aģentu bāzētu aizsardzību jau gan gala iekārtām, gan serveriem. Vienlaicīgi strādājam arī ar virtualizētām un konteinerizētām vidēm, nodrošinot gan, teiksim, atbilstības pārbaudes, gan arī ievainojamību pārvaldību. Protams, arī nodrošinām SIEM pakalpojumu, kas kalpo vienlaicīgi gan kā ilgtermiņa audita pierakstu glabātuve, gan arī dažāda līmeņa auditācijas pierakstu analīze. Un šīs, protams, iet roku rokā arī ar Nacionālo kiberdrošības likuma prasībām, kas ir stājušās spēkā kopš šī gada 1. septembra. Kā papildu pakalpojumus mēs arī nodrošinām pikšerēšanas simulāciju, kas ir faktiski pakalpojumi, kas ir pielāgoti tieši jūsu specifikai, izstrādājam arī individualizētus maketus, lai pēc iespējas labāk simulētu jūsu organizācijas darba vidi un dotu jums visprecīzāko priekšstatu par jūsu organizācijas, teiksim, gatavību un noturību pret šiem te saucamajiem sociālās inženierijas mēģinājumiem. Vienlaicīgi nodrošinām arī kiberhigienas pakalpojumu, lai sekmētu šo te kopējo izglītotības līmeni organizāciju ietvaros jau un padarītu, teiksim tā, jūsu darbiniekus varbūt vairāk informētus par to, kas digitālajā telpā notiek un no kā būtu visvairāk arī varbūt jāuzmanās. Jā, un paralēli arī, protams, strādājam pie kiberpoligona attīstības un izbūves, un šī kalpos jau nākotnē kā platforma, kuras ietvaros drošības eksperti šīs savas prasmes varēs asināt jau, teiksim tā, simulētā praktiskā darba vidē. Bet par kiberpoligonu sīkāk arī pastāstīs kolēģis tālākajā segmentā, es šobrīd šajā komponentē neiedziļinos. Aicinājums, ja kādam rodas jautājumi par gan esošajiem pakalpojumiem vai kā citādāk, mani droši arī varēs atrast zālē kafijas pauzes ietvaros, varam parunāties. Paralēli arī, protams, var vērsties arī pie atbilstošiem klientu vadītājiem, un mēs varam noteikti arī uzorganizēt individuālu sarunu, lai gan varbūt parunātos par tehniskākām detaļām jau jebkura no šiem pakalpojumu ietvariem, gan arī, varbūt varam arī parunāties pa dzīvi tikpat labi, tas arī ir viena no opcijām. Bet jā, šobrīd gan no manas puses paldies. Paldies par uzmanību. Paldies Centriem Zenītim.